Nu, zaiebaļi, bļet, šitie raudātāji. Atkal pilns faceibuks, pilns tiktoks pieraudāts ar šitiem uzņēmējiem. Kā es tagad varēšu samaksāt viņieti manam gruzavikam? Man laikam jāatsakās no gruzavikiem. Man tie 4 gruzaviki, 5 gruzaviki, 6 gruzaviki. Tādī pašā laikā iepriekšējais video. Skaties, kāda es ēdu steiku par 600 eiro. Vai arī, skaties, reku man stāv kanams, viņš maksā 12 000, es viņu pirku uz firmu, norakstīju PVN, bet pirku tāpēc, ka lai vienkārši pabraukātos pa dubļiem. Bet tā arī neesmu braukājies, vajadzētu viņu pārdot, un reku man vēl jauns krosinieks, pilnīgi jauns, tik 600 metri nobrauc, moš to kādam vajag. 9200 maksāja. Bet tagad man būs par viņieti jāmaksā 300 gadā. Ārprāts. Nu, bļet, pārdot to kanām, tev 10 gadiem pietiks viņietēm un visam pārējiem. Un šitādi mēs tagad taisam pretrūs tiem zemniekiem. Vēl vien tur zemnieks tagad organizē kaut kādu baigo piketu. Tu domā, ka mēs nezinām, kā tie zemnieki dzīvo? Mēs viņiem daudziem zemnieku saimniecībām mēs taisam pretrūsas apstrādes. Mēs zinām, kāds viņiem ir autoparks. Nav naudas viņietei, saima slikta. Nu, ko tu gāji uz vēlēšanām? Ko tu ievēlēji šito saimu? Nu, tā kaut ko citu vajadzēja ievēlēt. Vienu Roslikovu ievēlēju, mož vajadzēja tev 4 Roslikovus. Roslikovs jau gan neļautu, bļet, tādu viņieti. Viņš teiktu, noņemam nost viņieti, noņemam visus nodokļus. PVN 2 mazāks, valstī naudu nevajag. Un tā jūs atkal, bļet, visi raudāt šitā. Medmāsiņas, bļet, policisti, visi raudāt. Kur mums palučka, bļet, pareizi viņiem palučka tā no nodokļiem rodās. Un ceļi rodas, protams, ka no viņietēm. Skaidrs, ka naudu vajag valstī, ja šitie raudātāji, viņi sazagušies PVNus ar kanamiem, tiem kvadracikliem, vēl kaut ko, un tik raud, viņiem visu laiku vēl vajag. Bet tai alkatībai nav robežas, saproti? Cilvēki vajag iemācīties dzīvot kaut kā normāli, un es neteikšu pieticīgi, skaidrs, ja tev zemnieks arī, es atceros vienam, mēs braucām tur skatīties, tās mašīnas, un viņam poršinieks stāv 911 Carrera, tur kaut kāds tas turbo vai, karču dārgais, viņš maksā vai 200 štukas vai kaut kas tāds, a viņam stāv fucking, bļet, tā Carrera ar to, bļet, drēbes jumtu, man liekas. Karču kaut kāds tāds sūds bija, stāv sienas čūnī, bļet, aputējis ar siena putekļiem. Un tu vienkārši ej garām, tu saproti, tu ej garām, tur nezinu, 100 vai 200 štukām, bļet. Nabadzīgie zemnieki, ķipa. Kāpēc viņš to mašīnu nopirka? Tāpēc droši vien bija kaut kāda iespēja, bļet, optimizēt kaut kādus tur, bļet, izdevumus uz zemnieku saimniecību vai kaut kas tāds. Man nekas nav pret to pretī, lai dara. Kā viņam vai, ja ir tā nauda un ir tā iespēja no tiem, pieņemsim, 5 miljonu ienākumiem, bišķī kaut ko tur nošmugulējot, nopirkt kādu poršinieku, lai tak viņš pērk to poršu, man nav žēl. Bet tas, ka viņi visi tagad, bļet, ir nabadzīgie zemnieki, viņiem, bļet, viņietes nebūs ko, viņi pa ceļiem nevarēs braukt. Da nu zaiebaļi, bļet, tādi čīkstuļi, bļet. Viņus es nezinu, kaut kādu nodeletēt. Man te pat Facebookā, bļet, tagad viens tikko kā kaut kādu huņu komentāru uzrakstījies, viņam ierakstīja kaut ko muļķis, blablabla. Viņš man tagad sāk kaut kādas privātās ziņas rakstīt, bļet. Tu domā, ko tu nosauc par muļķi, vispār tu saproti, kuru tu nosauc par muļķi, bļet. Filtrē savu sarunu, bļet. Visus šitos komentātors, visus, bļet, sauc par muļķiem, bļet. Es pat nezinu, vai tas ir īstais vārds, bļet. Kā var nosaukt cilvēku par muļķi? Nē, muļķis skaidrs, ka viņš ir, viņš nesaprot, ka viņš aiziet. Fucking ievēl saimu, valdību, bļet, viss mums ir priekš tām jau viņi ir, lai viņi izdomātu, kā valstī labāk. Viņi izdomās, viņu ceļi nav fucking uzlabojušies, vēl kaut kāda šo vārdu nevar teikt, bļet, labi, jo tas sanāk, ka tad es diskriminēju tagad, bļet, šitos, bļet, kā viņš sauc? Minoritātes, tos es diskriminēju, ja es lietoju vārdu. Tā, ko es gribēju teikt? Jā, bļet, mēs braucām uz motokros, fucking, bļet, uz kaut kādu Latgalē, kur tur trafika nebija, mašīnu nebija. Tā bija kaut kāda, kas tas bija, ja atceries, Ilūkste, kas tas bija? Bļet, mēs 200 kilometri braucām, bļet, pa tādu fucking šoseju, bļet, lai tie
pasaka, bļed, Latvijā slikti ceļi. Tur pat to, ne 200, nu mazāk mēs braucam. Es nezinu, kas tā bija, bļed, Lubāna, Zepiekste. Lubāna. Nē, Lubāna tā nebija. Pagaid, Lubāna, kas tas bija? Lubāna bija... Aloja. Nē, Aloja uz to pusi. Tas bija uz Čangalīs pusi. Nevis šogad, bet pagājušajā, kad braucām. Madona. Nu, kur tev Madona dirsā tā augšā? Ka vairāk uz leju Nē, nu mēs tur braucām. tikai Lubāna. Tur mēs... Kur Saules sporta klubs, kur uz Lidlauka bija tā trase? Vot tas bija tur. Sēlija. Ej, tu dirst, bļed. Un, karoči, mēs braucām uz kaut kādu, nezinu. Nereta. Nereta tā bija, ja? Jā, varētu būt. Uz Neretu, bļed, tur tāda fucking šosei. Prikals ne jau tur, ka baigās šosei. Bet tas, ka tur mašīnu nebija. Kam viņi, bļed, vispār to šosei uzbūvējuši? Mēs braucam, trafika nav, bļed, pa to šosei bez diršanas. Tur varēja braukt, nu es nezinu, bļed, 180. Tur uzliet zīmi 180 un pis vaļā, bļed. Ne tev kāds pretī brauc nekā. A ceļš, bļed, vienkārši, nu, bļed, mega, saproti, gludais un viss. Un šitie visi ir tie raudātāji, bļed. Sukas, bļed.